Citi vārdi dīvaini vietā lieto vārdu provokācijas, citi runā par nacionālā pašlapnuma mošanos, citi par naida kurināšanu. Atklātā vēstule komisāram, Meža parks, Doma laukums, Kronvalda parks, Maskavas delegācija, dažādas kolīzijas uz Latvijas oficiālās politiskās dzīves skatos, kāds sacerējuma krājums. Šodien aicinājums izdomāt veidu, kā visprecīzāk juridiski noformēt iespēju likt cietumos tos, kas īsteno integrāciju, tostarp arī žurnālistus, kas integrāciju atspoguļo kā pozitīvu un atbalstām parādību. Apgāda vieta direktors Aivars Gārda šovakar mūsu studijā. Labvakar, Gārdas kungs. Labvakar. Šis konkursa pieteikums uz 2 lapām rakstīts sāks ar pagaru skaidrojumu, ieskaitot arī vārdā nosauktus labos un sliktos krievus, arī dažus sliktos latviešus, paraksts zem dokumenta žūrijas komisija. Sakiet, kas ir žūrijas komisija, konkrētie cilvēki? Konkrētos cilvēkus es pašlaik nenosaukšu, jo komisija vēl veidojās. Tad, kad būs pilnīgi izveidot, tad es tos pateikšu. Bet es esmu šai komisijā. Tad, ja komisija vēl nav gatava, tad mēs varam uzskatīt visu šo līdz šim izdarīto par jūsu personīgu veikumu un akciju. Varētu arī tā, bet arī piedalījās mani dombiedri. Vai tie paši dombiedri, kas piedalījās līdzinājās akcijās, proti 4 mēnešus no Kultūras akadēmijas, ko mēs visi pasniedzam? Tieši tā. Pēc kādiem kritērijiem jūs aicināt cilvēku šajā žūrijā? Pēc kādiem kritērijiem? Pēc tādiem, ja viņi atbalsta šīs idejas, kas paustas šajā konkursā, tad mēs arī tādus aicinām. Vai ir svarīgi, lai viņi saprastu likumdošanas kvalitatīvos aspektus? Nē, tur būs juristi, kas to izvērtēs pēc tam, kad būs jāpieņem šis likums Saeimai. Šis konkrētais konkursa pieteikuma teksta, tas ir jūsu autordarbs? Faktiski, jā, mans autordarbs. Jūs var apsveikt ar īsā laikā iegūtu lielu popularitāti, un pēc sacerējuma grāmatas, kur piedzīvojot 3. metienu, šis jūsu jaunais projekts neapšaubām pievērsīs vēl lielāku uzmanību. Vai līdzās šādam likuma projektu konkursam jums bija arī kāds cits plāns, kā īstenot savas idejas? Patreiz es uzskatu, ka šis konkurss ir tas labākais, kādā veidā mēs varam īstenot Latvijas dekolonizācijas ideju. Konkursa pieteikumā jūs atsaucaties uz lasītāju vēstulēm. Cik šo vēstuļu bija? Nezinu, cik, bet daudz bija. Un paldies visiem lasītājiem. 10 000? 100 noteikti bija. Vai šajās vēstulēs bija arī kādas citas ierosmes, ko darīt likuma rakstīšanas vietā? Nē, viņi tā nerakstīja. Viņi lūdz, lai mēs sarīkojam konkursu vēl vienu, kur viņi varētu praktiski izklāstīt tās domas, kādā veidā būtu veicama šī repatriācija. Jūs par ko ir runa? Par repatriāciju vai dekolonizāciju? Tās divas dažādas lietas? Nē, tās ir vienādas lietas, gandrīz vai. Gandrīz vai? Repatriācija ir cilvēka atgriešanās mājās. Un dekolonizācija? Dekolonizācija ir to kolonistu, kuri šeit ir nelikumīgi ieradušies. Padzīšana. Kāpēc padzīšana? Mēs pieņemsim likumu, kura rezultātā viņiem būs jāatstāj Latvija. Tā nav pat padzīšana. Tas ir likumīgs akts, kas jau bija jāpieņem ļoti sen. Un ne jau Aivaru Gārdu vajag vainot vai kādus citus, bet tieši mūsu valdību un arī prezidenti, ka viņi ar šīm lietām nav nodarbojušies. Par dekolonizācijas praktiskiem aspektiem mēs noteikti vēl runāsim. Man interesē sekojoša lieta. Likuma projektu konkurss vairs īsti nav izdevēja darbības sfēra, tātad literatūras izdošanas sfēra. Vai jūs atzīstat, ka līdz ar šo jūs iesaisties Latvijas politikā? Nē, es to neatzīstu, jo man neinteresē, ka kandidēt Saeimas vēlēšanās. Bet es esmu Latvijas pilsonis un latviešu tautas patriots, un man sāp latviešu tautas šī sāpe, ko viņi jūt visu, un tāpēc es arī veicu šo darbu. Šodien, kad mēs sākām jūs meklēt, izdevniecībā mums teica, ka neesat runājums, jo esat atvaļinājumā. Kāpēc tad tieši brīvdienā un tieši šodien nolēmāt izsludināt šo konkursu, publicēt šo tekstu? Tāpēc, ka uz šo brīdi bija gatava arī ideja un pats teksts.
tāpēc arī publicējam. Valsts prezidents šodien pirms došanās uz rasismam un ksenofobijai veltīto ANO konferenci teica, ka jūsu laika izvēle nav nejauša, ka šī akcija ir saskaņota ar gaidāmo Krievijas pārstāvju uzstāšanos par Krievu stāvokli Latvijā un Igaunijā. Vai būdams cilvēks, kas interesēs par šīm lietām, jūs droši vien zinājāt par šo konferenci, ne? Nē, es nezināju, jo prezidenti nepiestādīja savu darba grafiku viedai. Ja jau prezidenti uzskata, ka viedas aktivitātes ir tik svarīgas un viņu uztrauc mūsu aktivitātes un kad mēs savas aktivitātes veicam, vai tad, kad viņi ir mājās, vai tad, kad viņi brauc komandējumā, ko tad, lai piestāv darba grafika. Es nevaru citādi teikt. Vai jūsuprāt, Krievija izmantos šo gājienu? Kā var patiesību, taisnību izmantot kaut kādiem sliktiem mērķiem? Mēs ļoti labi zinām, kā Krievija tomēr. Kā viņi var izmantot? Paskiet man kā. Es nezinu, kā. Uzstājoties šajā konferencē, atkal un atkal vicinot šo dokumentu, runās par to, pieprasām kaut ko sliktu, ka mēs esam aizspriedumiem pilna, ksenofobiska un uz vardarbīgu citautiešu izraidīšanu vērsta nācija? Manuprāt, nē, nekāda vardarbība nav. Ja kaut kas notiek likuma ietvaros, tad tā nav vardarbība. Un ja runājam par aizspriedumiem, tad drīzāk ir prezidentei aizspriedums pret šo konkursu. Konkursu pieteikumā jūs rakstāt, kuluāros politiķi runā, ka tikšanās reizē Krievijas prezidents Putins piedāvājis Vairai Vīķei Freibergai risināt jautājumu par kolonistu repatriāciju uz Krieviju. Vai jums pašam personīgi to kāds politiķis ir teicis? Teica viens Saeimas deputāts, kurš šeit nenosaukšu, un teica jau sen, kāpēc, lai es nosaucu, viņš man neatļauj to. Viņš man to teica. Tāpēc arī to rakstu. Un kāpēc, lai ārlietu ministrija piešķirtu šai tikšanās reizē slepenu status? Es brīnos. Jā, tas, protams, ir jautājums. Jā. Atgriežoties pie likuma par dekolonizāciju, topošā, acīm redzot, kāda tad ir tā vīzija jūs? Kam šai likumā būtu jābūt rakstītam? Ziniet ko, vīziju, lai es tagad šeit nestāstīšu tieši tāpēc, ka būs konkursanti, un konkursanti to visu uzrakstīs, un man kā žūrijas komisijas loceklim nav savas vīzijas jāstāsta. Bet jums viņas ir? Jā. Un tomēr kaut kāds praktisks veids, kā 700 000 Latvijas pašreizējo iedzīvotāju pārvietot uz kaut kurien citurieni. Kā jūs to redzat? Bet ja citas valstis, kas atbrīvojās no koloniālisma, kā Indija un citas vēl to ir darījuši, lai mūsu valdība izpēta šo valstu pieredzi un izdara to. Bez tam Krievija katru gadu gaida 700 000 tieši. Vai jums ir kāds oficiāls Krievijas dokuments, kur būtu teiks, ka viņi katru gadu gaida 700 000? Oficiāls, jā, ir avīzē, kur Krievijas nacionālo lietu ministrs Blohins saka, ka būtu labi. Tieši pateica, ka nevis būtu labi, bet viņiem vajag noteikti gadā 700 000 iebraucēji no bijušām PSRS republikām, lai Krievija attīstītos normāli. Bet nevienā brīdī viņi nesaka, ka viņi būtu gatavi apmaksāt šo procedūru, vai ne? To es nezinu, tāpēc, ka ar viņas personīgi neesmu runājis. Tieši tāpēc mums vajag veidot apusēju komisiju, griezties pie starptautiskajām institūcijām un meklēt šo palīdzību, lai tas viss notiktu civilizēti. Šeit, tāpat kā iepriekšējās publikācijās, jūs atkārtojat ideju par to, ka cīņa ir pret latviešiem naidīgiem kolonistiem un vietējiem kangariem, ka labie Krievi drīkstēs palikt te. Pirms neilga laika jūs publicējāt atbildi žurnālistam Kārlim Strēpam, kurš jautāja, kurš būs tas, kurš izvērtīs sliktos no labajiem. Tajā jūs rakstāt, lai Strēpi, muižnieki, Freibergas un Bērziņi neuztraucas, viņiem šis uzdevums netiks uzticēts. To izlems cilvēki, kas to spēj un kuri ar savu darbību ir pierādījuši, ka ir īsteni latviešu tautas aizstāvi. Nosauciet, lūdzu, kādu. Tad, kad būs saeima, tāda saeima, kurā būs cilvēki ar tādu domāšanu, kāda ir tiem, kas rakstījuši konkursu darbus, pazīstamajā grāmatā, nevienam mēs Latviju nedodam, tad arī šī saeima izveidos komisiju, kas pilnīgi izskatīs katra pilsoņa, citautiešu lojalitāti pret latviešu tautu.
700 000. Kāpēc 700 000? Nē, tik daudz nevajag. Tāpēc, ka kā nevajag? Jūs rakstat, ka 700 000 jābrauc prom. Nepilsoņi 540 000. Tad nepilsoņus vispār neizskatīsim, tos vienkārši prom. Kāpēc? Protams, ka neizskatīsim, bet ja kāds būs pieteiksies, ka viņš ir lojāls mums un viņš grib būt šeit pastāvīgi ar mums kopā un atbalsta mūsu idejas, tad, protams, mēs viņam piešķirsim pilsonību, viņš šeit paliks. Tas taču normāli ir. Un ko tad ar pilsoņiem tos visus izskatīsiet, skaidrosiet, kur ir lojāli, kur nav? Nu, skatīsimies, jau ļoti daudzi pilsoņi ir sev parādījuši televīzijā, presē, ka viņi ir naidīgi latviešu tautai. Turpat īpaši pierādījumi nav vajadzīgi. Tur jūs jau tikko minējāt, tad, kad Saeimā būs tāda cilvēka, arī tajā minētajā publikācijā jūs rakstāt, ka tas notiks drīz, kad likumīgā vara Latvijā nonāks to cilvēku rokās, kur uzskati ir tādi kā vietas konkursu dalībniekiem. Kā tas notiks? Ja šodienas paziņojumā jūs rakstāt, ka puvušo graudu, proti to nepareizi domājošo, ir daudz vairāk, tātad vēlēšana ceļā tas nav iespējams. Kā jūs tiksiet pie tādas Saeimas? Nē, es domāju, ka tas ir iespējams. Arī vēlēšana ceļā, jo daudzi vienkārši redzēdami to, kas notiek, viņi sapratīs, pamodīsies, tā es gribu teikt. Bet kas tad būs tas, kas nesīs uz vēlēšanām? Jūs teicāt, ka jums nav nekāda interese nokļūt Saeimā. Jums ir 4 meitenes pagaidām, ko mēs zinām, kas atbalsta jūs šajās akcijās. Kas tad būs tie, kas ies ar šīm idejām uz Saeimu? Mani atbalsta ne tikai 4 kultūras akadēmijas students, bet atbalsta ļoti daudz jau tagad Latvijas iedzīvotāji. Tātad mēs varam prezumēt, ka veidosies jauna politiska partija, kas ar šādu programmu ies uz Saeimu. Nezinu, vai tā veidosies. Es pats tādu veidot netaisos, vismaz pagaidām, un arī nākotnē tādu plānu nav. Ja kāds veidos, lai veido. Tātad mums nav patiesībā nekāda pamata uzskatīt, ka, piemēram, 8. Saeima varētu būt tāda vai pat 9. Līdz ar to nav nekādas jēgas arī rakstīt šādu likuma projektu, jo tas tāpat netiks pieņemts tuvāko 5 gadu laikā. Ir jāraksta, ir jāmodina sabiedrībā taisnības izjūta, jāpaceļ latviešu tautas gars, kas bija tik ļoti nospiests. Bez tam vēl gads ir jānodzīvo. Kas par šo gadu notiks līdz Saeimas vēlēšanām, mēs nezinām. Varbūt arī, ka būs jau jauna Saeima. Īsti tāda, kāda vajag. Tajā krimināla likuma pantā, ko jūs dodat kā piemēru, jūs paredzat pat mūža ieslodzījumu tiem, kas veic tīšu darbību ar nolūku atteikties no Latvijas dekanalizācijas. Miniet, lūdzu, kādu šādas tīšas darbības piemēru. Tīša darbība, piemēram, ir integrācijas ideja propagandēšana. Tātad jūs mani varētu ielikt cietumā uz mūžu? Es nezinu, ja jūs tādas idejas propagandēt, es jūs nevaru ielikt, jo es neesmu tiesnesis. Tā kā cietumā var ielikt tiesu, un tiesa var tikai izskatīt. Es esmu par integrāciju pēc Latvijas dekolonizācijas. Bet tad, ja jūs būsiet izsūtījuši visus tos, kas nav draudzīgi, un tie, kas paliks, tie jau būs integrēti. Ko tad ļoti jauki. Tad nevajag integrēt. Kāda problēma? Tad iznāk tā, ka jūs gatavojaties sodīt par pārliecību, likt cietumā par pārliecību. Kādu pārliecību? Par konkrētām darbībām, kas nes postu latviešu tautai. Integrācija nes postu latviešu tautai. Konkrēta darbība, arī runāšana, paužot ideju, var tikt sodīt. Ja es paužu... Tātad vārdu un ideju brīvību mēs atceļam. Nē, atvainojiet, ja es tagad ekrānu priekšā paustu aicinājumu uz karu, es tiktu sodīts. Tas ir arī genocīds, ja es aicinu uz kaut kādām tādām darbībām. Jūs aicināt karot ar idejām? Es neatceru. Kā? Ar idejām? Jā. Nu, ar idejām visu laiku mēs karojam. Bez aicinājumiem. Vai neiznāks tā, ka jums nāksies likt tepat Latvijas cietumos un barot ne tikai tos, kas atteiksies braukt prom, bet arī daudzus latviešus? Ziniet, man baiba šķiet tādu dīvainu jūsu jautājumu, tāpēc, ka nekas tāds nav tur paredzēts. Jūs lasījāt to. Tā kā tur būs, kad tas tiks pieņemts un kāds tiks pieņemts, mēs to nezinām, jo pieņems jau Saeima. Neba uzreiz to konkursu uzvarētāju darbu, kas
iegūs pirmo prēmiju, uzreiz pieņems Saeimu par likumu. Protams, mēs šovakar šeit runājam tikai par to, mēs noskaidrojam, ka tas ir jūsu sacerējums un jūsu līdz ar to redzējums, un tāpēc varbūt ņemot vērā to, ka mūsu laiks ir beidzies, es tikai gribētu citēt tieši to, kā jūs redzat šo kriminālu likumu pāntu. Par genocīdu tas ir tīšu darbību nolūkā pilnīgi vai daļēji atteikties no Latvijas dekolonizācijas, tādā veidā radot apstākļus latviešu tautas pilnīgai vai daļējai iznīcībai, tīši novadot latviešu tautu līdz stāvoklim, kad Latvijā tiek radīta apstākļi tās kultūras un valodas pakāpeniskai bojājai, izstrādājot un ieviešot dzīvē tā saucamo integrāciju, tādējādi veicinot latviešu sadzīves apstākļu pasliktināšanos, propagandējot integrāciju masu saziņas līdzekļos, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 20 gadiem vai ar mūža ieslodzījumu. Par tām pašām darbībām, ko veikušas Latvijas augstākās amatpersonas, piemēram, valsts prezidents un ministru prezidents vai cilvēku organizētā grupā, piemēram, politiskās partijas, soda ar mūža ieslodzījumu. Genocīds pret latviešu tautu ir noziegums pret cilvēci, kuram nav noilguma. Paldies šovakar par sarunu, paldies jums, ka skatījāties. Uz redzēšanos.